Bet, principā, ja mēs redzam, tad, kad bērnam ir nevēlama uzvedība, mēs viņam kaut ko pasakam, tā uzvedība paliek tāda eksplozīvāka, agresīvāka, tad mēs varam domāt par to, kā mēs reaģējam uz bērnu uzvedību ikdienā. Un tās pastāstīšu par tādu pieejas skriptu, kas attiecās pilnīgi uz jebkuru vecumu posmu, kā ir jārēģē uz situācijām. Tātad līdz šim droši vien jau bija jāsaprot tas, kā bērns veidos savu pašvērtējumu, ir principā tieši tas, kā mēs reaģējam uz bērnu, un man patīk šo teicienu teikt, ka tas, kā mēs bērnam nododam ziņu, nevienmēr bērns viņu saprot, tā kā mēs to gribējām. Ir īpaši līdz 7 gadu vecumam, arī līdz 12 gadu vecumam, bērni vispār uztver informāciju konkrēti, un ja mēs sakam, kāds tas ir slikts, fuj, viņš arī to saprot, slikts un fuj. Viņš nesaprot to, ka šī rīcība bija slikta, vai šī darbība bija fuj, to nevarēja darīt. Viņš uz sevi visu tā kā uzliek, tāpēc ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi vārdiem, kādus jūs ikdienā izmantojat ar savu bērnu.